Labdien, mēs atkal tiekamies kārtējā mūsu sarunu ciklā. Un, protams, ka lielākajai daļai, tāpat kā mūsu vēlētāji, arī mums interesē jautājums par naudu. Un nauda, protams, saistās ar budžetu, kas šobrīd ir tiešām aktīvajā fāzē Siguldas novadā, un droši vien vēl pāris mēneši būs, lai saprastu, cik kuram ir ticis. Bet pirms mēs runājam par naudu, mums šķita svarīgi pašiem sev saprast, uzdot jautājumus, kas tad ir pašvaldība, ko pašvaldībai ir jādara un kāda šobrīd ir situācija ar to, ko pašvaldība dara vai nedara. Un tieši tāpēc mums ir divi pārstāvi, kas ir jau domē, un mēs trīs, kas neesam domē, kas mums liekas loģiski uzdot jautājumus, kā šobrīd notiek lietas. Mēģināsim to saprast sarunā. Jā, es varbūt sākumā iesākšu. Domē ir 19 deputāti. Ir domas priekšsēdētājs, viņam ir 2 vietnieki. Un doma, tas, kas ir svarīgi, ir koleģiāla institūcija. Līdz ar to mēs lēmumus pieņemam visi kopā. Tas nav tā, ka viena balss ir svarīgāka vai kāda balss ir nesvarīgāka. Te visus lēmumus pieņemam kopā. Domai ir 4 komitejas. Tā ir Izglītības, kultūras, jaunatnes, sportlietu komiteja, Attīstības komiteja, Finanšu komiteja un Sociālo jautājumu komiteja. Pirmajās 3 nosauktās ir 7 deputāti, Sociālajā jautājumu komitejā ir 5 deputāti. Katram deputātam ir jābūt vismaz vienā komitejā. Vismaz vienā. Erlands ir 2, es esmu vienā. Un tā pamatbūtība ir tāda, ka pirms jūs, piemēram, skatāties Siguldas novada sēdi, pirms tam notiek komitejas. Piemēram, lēmumu projekti vispirms aiziet uz komitejām. Es pat teiktu, ka tās ir interesantākās diskusijas, kādas ir. Un es tās komitejas arī laistu tiešraidē, jo tur patiesībā tā pamatdiskusija notiek. Un tad jau, ka ir uz domas sēdi, tad jau tie lēmumu projekti ir nobružāti, un viņi jau ir tādi, ka tur tik daudz tie jautājumi nav, tad tur paliek tie asākie jautājumi. Tad, Ants, vai pareizi saprotam, ka pirms jūs domē, domas sēdē lemjat, jums patiesībā pārsteigumi par to, ko jūs lemjat, īsti nav, jo jūs jau komitejās šos jautājumus esat izdiskutējuši. Šajā gadā ir gan, jo sanāk tā, ka es, piemēram, esmu izglītības komitejā, izglītības jautājumus es pārzinu, bet, piemēram, Erlands ir attīstības komitejā un sociālajā jautājumu komitejā, viņš zina, kas tur iet. Tad, kad es nonāku uz domas sēdi, es tad redzu arī Erlanda jautājumus, kādus viņš ir skatījis. Un tad man var rasties jautājumi kaut kādi, piemēram, par attīstības kaut kādiem jautājumiem vai kaut ko tādu. Līdz ar to es par saviem jautājumiem zinu daudz vairāk pirms, respektīvi ir komiteja, un tad es, ejot uz domas sēdi, jau vairāk zinu. Labi, vēl viens loģiskais jautājums. Kā jautājumi nokļūst līdz komitejai? Kā jautājumi līdz komitejai nokļūst, gan viens ir tas, protams, pārvalde. Pārvalde ir katras komitejas ir, respektīvi tā pārvalde dalās, mēs tā kā ejam tādā piramīdā, tā pārvaldes funkcionalitātes sakļaujās zem katras komitejas. Un no tām pārvaldēm nāk šie tie jautājumi uz komiteju. Viņi lielākoties nāk gatavi. Viņi nāk, piemēram, ir saistījošo noteikumu projekts, viņš jau nāk gatavs. Un tad, protams, ir deputāti ierosinājumi, tad ir domas priekšsēdētājs varbūt kaut ko ierosinājis, tad protams, ir iedzīvotāju priekšlikumi. Bet tas, ko es teiktu, ka bieži vien mums nenonāk tie iedzīvotāju iesniegumi visiem deputātiem, jo es gribētu, ka tā sistēma, kur mēs strādājam namējā, ka mums ir piekļuve visiem iedzīvotāju iesniegumam arī. Pat, ja tu neesi tajā konkrētajā Jā, ka es redzu iedzīvotāju iesniegumus, jo ir bijuši gadījumi, ka mēs neredzam šos iesniegumus. Jo kāpēc es jautāju, man loģiskais, un es pieļauju, mums visiem 3 ir loģiskais jautājums, bet ja es strādāju tikai tajā komitejā, kā es varu uzzināt, jo, manuprāt, tā kā tu teici, ir koleģiāla atbildība un koleģiāla lemšana par visiem jautājumiem. Ja es šajā komitejā neesmu, kā es varu uzzināt, kāda vispār ir priekšlikumu? Jā, tas bija arī mans jautājums, kā, teiksim, jūs esat vienā partijā, un tu zini kaut kādu tos jautājumus par to izglītību, bet Erlands tad droši, tad to Erlandam izstāst, vai arī, teiksim, pirms domas sēdes jums atnāk kaut kādi dokumenti, kuriem tad ir jāiet cauri tos jautājumus, ko skatīs.
Nu, ir tā, ka mēs ar Anci, jā, tā kā viens otram visu laiku esam komunikācijā, zinām, kas ir viena un otra komitejā, bet ir jau tā, ka deputāti jau redz, to var apstīties pie citas komitejas to jautājumu sastāvu, un tad to arī var izskatīt. Vienīgi tas, ja tu gribi, tu arī var iet un tajā sēdē piedalīties, tas jau nav, bet tas... Būtisks jautājums, precizējums. Ja tu neesi tajā komitejā, tu vari piedalīties arī kā novērotājs bez balss tiesībām. Tu nevari balsot, bet tu vari piedalīties un jautājums tie, kurā brīdī ieeja sistēmā un to redzēt, ko izskat citās komitejās. Jautājums, cik bieži ir komitejas sēdes, domas sēdes? Nu, domas sēdes ir, es esmu bišķiņ sekojis reizi mēnesī, kaut kas tāds ir? Ir tā, ka daudzi domā, ka mums ir jābūt katru dienu domē, bet ir tā, ka domas sēde lielā ir vienreiz mēnesī, ja nav ārkārtas sēdes, un komitejas arī ir vienreiz mēnesī, ja nav ārkārtas. Tā kā pa lielam ir tā, ka man ir 2 komitejas un 1 lielā sēde. Man jābūt domē 3 reizes mēnesī uz vietas. Un tagad būs tā, ka būs budžets, tad būs daudz vairāk tās sēdes, jo mums nāks, nākamnedēļ mums ir tikšanās pirmā, ka mēs varbūt ieraudzīsim to budžeta rāmi. Un tad ir tā, ka viņš nāks uz komitejām, tu varētu būt vairākas komitejas sēdes un vairākas domas sēdes. Jo ir respektīvi ir 2 mēneši laika, kopš apstiprina valsts budžetu, ir jāapstiprina pašvaldības budžets. Un tas ir kaut kāds 11. februāris. Bet kā sanāk, tad jums tā, nezinu, nedēļa iepriekš vienkārši pasaka, būs tur tagad būs tas posms, kad būs daudz komitejas sēdes, vai arī jums jau ir kādu laiku atpakaļ, nu, tā kā gatavojoties jaunajam budžetam, jums tā kā jau iepriekš ir kaut kāds grafiks, jo, teiksim, man kā parastam cilvēkam jāiet darbs, konkrēts darba laiks, un es nevarētu, man pēkšņi tā, tev tagad ir jāiet uz komitejas sēdi, nu, teiksim, budžeta ietvarā, tad nākošajā nedēļā tur būs, nezinu, 2 dienā jābūt uz komiteju. Tā ir bišķi ir problēma, jo es esmu tieši tāds pats darbinieks kā tu, man ir pamatdarbs, tieši tāpat kā Erlandam ir pamatdarbs. Doma mums ir tā kā, to, ko mēs esam uzņēmušies šo sabiedrisko darbu, un ir tā, ka ir svarīgi zināt, kad tev ir tā sēdes, jo mums, protams, arī plānojās gan pamatdarbā viss. Un, respektīvi, ir tā, ka ir pēc reglamenta, es tad varu kļūdīties, bet ir 2 dienas pirms komitejas sēdes, tev ir jāzina par komitejas sēdi, un tev ir jābūt dokumentiem pieejamiem, un domas sēdi, man liekas, bija 5 dienas vai 4 dienas, kaut kas tāds. Un tad ir jābūt pieejamiem dokumentiem, jo agrāk, ir bijuši gadījumi, ka tie dokumenti ienāk novēlot, un tad ir tā problēma, ka tu vienkārši domas sēdē, tev ir tā, ka tu iebalso papildu jautājumu, tu to dokumentu mums neesi redzējis vispār. Nu, ir tā, ka parasti mums ir sēžu grafiks, kur mēs pusgadu uz priekšu redzam, kurās dienās mums ir komitejas sēdes, kurās dienās ir domas sēdes. Un arī ciklos. Nu, protams, tur ir gadījumi, kad kāda stunda nobīda vai kāda diena pārceļās, bet tas viss ir laicīgi. Ja ir budžeta plānošanas process, tad ir vairāk jāsarauj, un tad tās dienas varbūt nav zināmas, kurās tad tev ir jābūt tad, bet tas ir zināms kaut kādu dienas iepriekš. Loģisks jautājums par kalendāru un komitejas sēdēm. Dzirdēju 2 dienas vai 5 dienas, bet vai ir gadījies tā, ka jūs uzzināt par ārkārtas sēdi ļoti novēlot, un līdz ar to ir jāapstrādā ļoti daudz informācijas, kur patiesībā ir gandrīz neiespējami apstrādāt to informāciju, lai pieņemtu kvalitatīvu lēmumu. Ārkārtas sēdes man vispār bieži vien liekas tā kā politisks process, jo, ja tev vajag izbīdīt kaut kādu jautājumu cauri, tu uztais ārkārtas sēdi, cilvēki ir, daži neierodās, daži deputāti, tu nevari iepazīties, tas vairāk tāds politisks process. Šeit nākamais loģiskais jautājums. Ārkārtas sēdi var izsludināt kas un ar kādu balsu skaitu? Ārkārtas sēdi var izsludināt domas priekšsēdētājs un jābūt zināms 3 stundas pirms ārkārtas sēdes. Ir jābūt informācijai. Un ārkārtas sēdi var noteikti skaits deputātu izsludināt, arī uzrakstīt pieprasījumu, lai izsludina ārkārtas sēdi. Bet tas atkal ir garāks process. Un, principā tie ir tie instrumenti. Tātad 2 veidos. Vai nu domas priekšsēdētājs, vai nu zināms skaits domas deputāti, savācot balsus. Jā. Labi. Cik bieži ir bijuši ārkārtas sēdes?
Ir tā, pēdējā laikā, teiksim. Reiķināsim tā, ka aptuveni ceturksnī, parasti tas viss iet daudz maz normāli, ka mēnesī ir gan viena komiteja, gan viena domsēde, bet reiķināsim tā, ka aptuveni reizi ceturksnī ir 1-2 ārkārtas sēdes. Kaut kā aptuveni tā. Kādus jautājumus šādās ārkārtas sēdēs visbiežāk jūs apspriežat vēl? Pamatā ir kaut kādi tādi samilzušie jautājumi, kur ir vajadzīgs kaut kāds lēmums, lai pieteiktos uz kaut kādu projektu vai kaut ko tādu, bet tas, kas būs tagad, tas ir budžets. Viņš visticamāk arī būs ārkārtas sēde vai plānotā sēde. Es tagad nevaru tev precīzi apgalvot, bet ir aptuveni mums zinām datumi jau tā kā iezīmēti, bet vai tā būs kārtējā vai ārkārtas, es tev uzreiz nevaru pateikt. Vēl par sēdēm svarīgs, man liekas, tas, ka sēžu laiki, kā ir Siguldas novadā šobrīd, kad tie sēžu laiki ir ļoti vēlu. Piemēram, lielā sēde sākās 4 vakarā, ko mēs esam bieži teikuši, kad bieži vien darbiniekiem darba laiks līdz 5 noteiktās dienās. Tās sēdes citreiz ievalkās līdz 7, 6:30, kad darbiniekiem darba laiks ir beidzies, jo mēs arī esam vairāk kā teikuši, ka tas sēžu laiks ir pilnīgi greizs. Varētu pat teikt necilvēcīgs, jo visi darbinieki jau plāno laiku, bērnu izņemšanu no bērnu dārziem un visas pārējās lietas. Līdz ar to mēs bieži esam teikuši, ka sēdēm vajadzētu būt no rīta puses, kad visi var saplānot savu laiku. Un šeit droši vien daļai no mums, tāpat kā mums, tā arī tur loģisks jautājums. Vai mēs pareizi saprotam, komitejas sēdēs piedalās arī darbinieki, kas nav politiskas personas? Jā. Un tieši tāpēc viņiem šis darba laiks pāriet pāri normālajām tām stundām, kad viņam tiešām ir jāatrodas savā darba vietā, Siguldas domē kādā no struktūrām, plus vēl šī komitejas vai domas sēde. Jā, jo, ja tu, piemēram, pavērotu komitejas un domas sēdes, tur pieslēgušies ir ļoti liels skaits ar speciālistiem, jo bieži vien ir tā, ka rodās kaut kāds jautājums un vajag šos speciālistu viedokli, jo deputāts jau nevar zināt visu. Viņš nav viszins, bet, lai viņš pieņemtu kvalitīvu lēmumu, viņam jābūt ir pamatotam. Līdz ar to viņš prasa padomus tam ekspertam, kurš ir sagatavojis šo lēmumu projektu. Un viņiem ir jābūt klāt. Bet mums pat ir tā, mums ar Erlanu citreiz neērti, piemēram, mēs 6 sēžam, skatām vienkārši veselu čupa darbiniekiem, mums viņiem visiem vajadzētu maksāt virsstundas. Ir tomēr jārespektē darbinieku darba laiks. Bet tad ir jautājums, viņiem maksā virsstundas vai nemaksā? Tik dziļi, es domāju, nestrādā. Es vienkārši, man kā darba devējam, ja mans darbinieks strādā virsstundas, man nākās viņam maksāt. Tur nav variantu. Tas būtu loģiski. Jā, tas būtu loģisks, bet cik man ir pieejamā informācija, tad ne. Kas, manuprāt, nav īsti normāli. Bet sakārtots jautājums no šī visa. Ja piedalās domas darbinieki, nepolitiskās personas, un tiek izsludināta 2 dienas iepriekš kāda ārkārtas sēde, kuras skar ļoti svarīgus jautājumus, kurā ir jāpiedalās šiem speciālistiem, katras nozares speciālistiem, cik laicīgi viņiem tiek atsūtīta pieprasījums pēc informācijas vai sagatavot kaut ko, uz ko es vēl, vai šādas ārkārtas situācijas nepaģēra to, ka kvalitatīvu lēmumu principā gandrīz neiespējami pieņemt, jo arī šie speciālisti ir pakļauti stresa situācijai un informācijas sagatavošanai. Jā, tā ir, jo, respektīvi, viņi ir atbildīgi par šo lēmumu projektu, bet viņi steidzās, lai iesniegtu viņu mums, lai mēs viņu izpētītu, plus viņam vēl jāatbild, ja mums rodās papildu jautājumi. Un es saku, piemēram, par to pašu budžetu, es domāju, ka tur būs ļoti sarežģīti, un tur būs mums jautājumi visādi, un es saprotu, ka mums ir jauna finanšu pārvaldes vadiena, mums ir jauns izpilddirektors, viņi visi ir arī iemesti šajā procesā iekšā, viņiem visiem šobrīd ir šis budžets jaunais jāizstrādā. Viņi nezina, bieži vien trūkst arī, kā es arī iepriekš teicu, tā institucionāla atmiņa. Un tu pats man stāstīji iepriekš par to, ka bija vienošanās, ka iepriekš vienā gadā vienai iestādē dodam, šogad otrai iestādē vairāk dodam. Līdz ar to mēs jau arī bieži vien nezinām, kā tur tas viss process ir norisinājies.
Bet vai tas mūsu partijai šķiet normāli? Manuprāt, man kā vienam no kandidātiem tas šķiet ļoti, ļoti nepareizi. Manuprāt, viens no punktiem, ko mēs nākotnē droši vien varam iekļaut savā programmā, ko mēs gribētu mainīt, jo kvalitatīvi lēmumi vistiešākajā veidā attiec uz mūsu labklājību, uz mūsu ilgspēju, uz novadu ilgspēju. Laiku, lai tev ir iespēja sagatavot kārtīgi. Jo visu, ko tu sagatavo tā ķep un ātri, tu nekas labs nevar sanākt. Tas viens ir tas, ko es, piemēram, ļoti gribētu, bet es saprotu, mēs tagad esam milzīgs novads un tas būtu ļoti, tas ir apgrūtinoši gan deputātiem, gan iestāžu vadītājiem, bet tas, ko es ļoti gribētu, kā mums bija iepriekš vecajā domē, kas bija Krimulas novada doma, ka, piemēram, tu kā iestādes vadītājs, tu sastādi savu budžetu, un tava piederošā komiteja, piemēram, ir izglītības kultūras komiteja, un tu nāc ar tiem deputātiem, un tu diskutē par savu budžetu. Šobrīd tāda sistēma nav, viņa nekad nav bijusi. Tur ir tā sistēma tam budžetam. Vēlreiz nianses gribu dzirdēt, nekad nav bijusi. Siguldā es redzu, ka nav bijusi. Jā. Un vai tas mums šķiet normāli? Man tas nešķiet normāli, jo iestādes vadītājs vislabāk pārzina savu budžetu, tas, kas viņam ir pamatvajadzības, kas viņam ir investīcijas, un viņš vislabāk spēs aizstāvēt to budžetu. Nevar būt tā, ka viens cilvēks iet ar pirkstu cauri un saka, šitais jā, šitais nē. Ieviešot šādu sistēmu, es uzskatu, mēs varam ilgtspēju un kaut kādu politisko un arī administratīvo pārmantojamību nodrošināt. Protams, balstoties uz katras institūcijas attīstības plānu, bet tā nodod lietas, jo tu tikko teici, izpildu direktors ir jauns, tu pieminēji vēl Finanšu pārvaldes vadītājiem jaunu. Tātad šī institucionāla pārmantojamība ir ļoti zemā vai nekādā līmenī, kas visticamāk ietekmēs visu mūsu dzīvi. Es domāju, ka noteikti, jo, piemēram, Andris arī var pastāstīt par volejbola klubu problēmām, šobrīd par telpām. Es domāju, ka tur arī ir institucionāli, tur ir kaut kas nobrucis. Šobrīd, piemēram, volejbolistiem ir ļoti grūti dabūt telpas. Un tas pats viss lēmumu pieņemšanas process. Labi, iespējams, mēs, Andri, līdz tam vēl atgriezīsimies, bet atgriezīsimies vēl pie pašvaldības uzbūves. Jūs teicāt, ir katra komiteja, jūs teicāt arī, ka ir priekšsēdētājs un priekšsēdētājiem ir 2 vietnieki. Varbūt atgriežamies pie paša galvena. Kas ievēl priekšsēdētāju? No domes deputātu vidus deputāti ievēl priekšsēdētāju. Šobrīd domē ir cik partijas? Tā, tagad skaitam. Skaitam ir Erlanda. 1, 2, Mēs 3, vienoti. 4, Un sanāk 5. tā, kas ir. 5 partijas. Bet tā 5. ir sašķēlusies. Mums ir 2 vietas, tad ir vēl vienai partijai 2 vietas, tad ir vēl vienai 2 vietas, tad ir 1 vieta un 12 vietas. Tas bija sākotnēji. 12 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1, 19 deputāti. Sapratām. Es domāju, ka lielākai daļai tas ir jaunums. Kā tas notiek? Ir priekšsēdētājs, jūs ievēlat priekšsēdētāju. Kas ievēl priekšsēdētāju vietniekus? Arī priekšsēdētāju vietniekus ievēl no deputātu vidus deputāti. Kas nosaka, cik vietniekiem ir jābūt? To nosaka pati doma. Tā ir plaša diskusija, ko mēs varam diskutēt, vai ir nepieciešami 2 vietnieki vai 1. Šobrīd mums ir 2. Viņi ir sadalīti nedaudz tā kā pa kompetenci. Bija tā, ka sākumā viņi bija sadalīti pa novadiem, pa pagastiem, pa atbildīgiem pagastiem. Tā kā mēs pagājuši gadu mainījām vadību, tad mēs novienojāmies, ka domas vietnieki iet pa kompetencēm. Viņi nav tā, ka viņi pa pagastiem, bet pa kompetencēm. Piemēram, viens atbild par izglītību, viens par uzņēmējdarbību. Tāda ir tā doma. Bet, protams, tas ir jautājums, vai ir nepieciešami 2 vietnieki vai ir nepieciešams 1 vietnieks. Tas ir tā domas izšķiršanās. Jo jautājums loģiskais, manuprāt, mums varbūt vajag 8.
Siguldas ģimnāzijā, man liekas. Es, protams, vulgarizēju. Man drīzāk ir jautājums par to, kas ir tieši tās atbildības, pienākumi, kas ir jādara gan vietniekiem, gan arī tam pašam priekšsēdētājam. Nu, tā kā iepriekš teici, sanāk tā, kad bija pa pagastiem, novadiem, ne, bet par teritorijām katrs bija atbildīgs, tad tagad ir kaut kādi konkrēti bloki. Tas darba laiks droši vien arī sanāk, ir pilns darba laiks vietniekam. Jā, viņš ir pilnlaika darbinieks. Sanāk no domes, ko tu ievēli, pilna laika darbinieki ir domas priekšsēdētājs un vietnieki ap divi. Un viņi ikdienā strādā ar šiem te savas kompetences jautājumiem. Respektīvi, kas viņiem ir likumā pateikts un reglamentā. Svarīgi arī tas, ka katrā no komitejām ir savs priekšsēdētājs un arī vietnieks. Kas komitejās priekšsēdētājs? Jo tas man bija loģiskais nākamais jautājums, lai saprastu šo te varas piramīdu. Un es domāju, tas ir daudziem jautājums, lai saprastu līdz būtībai novēlot pa vienu vai par otru partiju. Šos komiteju vadītājs, kas ievēl? Ir 4 komitejas, katrā komitejā, 3 no 4 komitejām ir 7 locekļi, un sociālajā komitejā ir 5 locekļi. No šo deputātu vidus katrā komitejā, pieņemsim 7 deputāti, ievēl vienu priekšsēdētāju un vienu vietnieku. Kas nosaka, kuri no locekļiem, kur no ievēlētajiem nokļūst vienā vai otrā komitejā? To mēs varētu izstāstīt kā anekdoti. Bet mēs klausamies. Jo bija tā, ka tas bija pēc pagājušajām vēlēšanām. Mēs ar Erlendu ieradāmies uz pirmo domas sēdi, tā notika Devonā. Un mēs jau bijām kāds jau mūs bija iedalījis jau komitejās. Mums pat neviens neprasīja. Viņiem bija 12, viņi bija vairākums. Un viņi jau mūs bija sadalījuši pa komitejām, līdz ar to mums tur nebija vispār nekāda. Mēs varējām balsot par vai pret, tas neko nemainīt. Tas neko nemainīt vienkārši. Mēs bijām ielikti un samierinies. Tātad tas ir principā līdz šim ir bijis politisks lēmums. Pat ja Erlends neko nesaprastu, pieņemsim par izglītību, tad Erlends būtu ielikts izglītības komitejā, jo mums tā ir izdevība. Ja tie deputāti, kuriem ir pārsvars domē, viņi tā izlēma, viņi var izrēķināties kaut tādā veidā, manuprāt, ar kādu no deputātiem. Ja viņi tā izlēma, tu vari balsot pret, bet tu tur esi. Tātad, principā, viena no loģiskajām fāzēm, kur tavas kompetences ir arī tas, kāpēc tu esi vai neesi ievēlēts, principā tiek nodzēsts jau komitejas izveidošanas sākuma posmā. Jā, tā var darīt. Tā ir noticis? Tā, jā, ir noticis. Mēs arī... Neizklausās labi. Bet komitejās pārsvarā, cik es tagad saprotu, paklausoties šo sarunu, visu, ko jūs stāstat, es saprotu, ka komitejās ir arī paši struktūra vienīgi darbinieki, pašvaldības. Un tas nozīmē, pamatā tie darbinieki ir droši vien attiecīgo struktūru vadītāji. Tā sanāk. Ne jau, kad ir kāds parasts... Nē, ir arī speciālisti. Jā, speciālisti nāk, jo viņi, piemēram, ir tie, kas sagatavo tos lēmumu projektus. Piemēram, tev ir speciālists, kas, piemēram, par, paņemsim, piemēram, par, zemes atsavināšanu. Viņš ir iedzinājies tajā lēmumā, viņu pārstāv vadītājs, bet cik viņš ir visus tos aizmugurējos papīrus skatījies, tur var rasties visādi jautājumi. Un līdz ar to viņš ir tas, kurš var atbildēt uz tiem jautājumiem. Līdz ar to tā pārstāvniecība ir ļoti liela, un no vienas puses tas ir ļoti labi. Kurš to attiecīgo darbinieku, nevis vadītāju paņem, kurš izvēlās kādu to, piemēram, kultūras tagad, kāpēc ņemt tieši Jāņu Vimbu, varbūt paņemam Jāņa Vimbu kādu asistentu, nevis Jāņu, Kurš izlem, kuru tad no tā darbinieka ņemt labāk? Tur jau ir tie struktūra vienīgi vadītāji, tāpēc jau viņiem vadītāji. Tātad struktūra vienīgi vadītājs deleģē kādu cilvēku, kurš ir kompetents atbildēt par konkrēto jautājumu. Ja nav tāda cilvēka, tad nāk pats struktūra vienības vadītājs. Skaidrs. Man atkal bija drīzāk jautājums, kā līdz komitejām nonāk kaut kāds jautājums. Teiksim, cilvēks uzraksta iesniegumu par kaut kādu tēmu, kas viņam ir sasāpējusi, ja tas Siguldas novada iedzīvotāji. Tad viņš sūta to iesniegumu uz Siguldas domas e-pastu. Jā, parakstīt elektroniski, piemēram. Un tad ir kāds, kas viņu tā kā... tā ir pārvalde, iekšējā struktūra. Bet kas tā kā aizvada tā kā, šitas jautājums ir aiziet uz turieni, tas jautājums aiziet uz turieni. Kas to kārto? Tāpēc mums ir izpildirektors, kas ir
kas ir darbinieks, ko ievēl arī deputāti, un tad ir centrālās pārvaldes vadītājs, un viņi savstarpēji ir tā kā nodalījuši tās funkcijas, kurš aizvada to dokumentu uz kuru pusi. Būtu svarīgi arī rakstot iesniegumu norādīt, kas ir paredzēts arī nevis tikai pašvaldībai, bet arī deputātiem. Ja jūs gribat, lai tas iesniegums nonāk līdz deputātiem, arī iesniegumā norādīt, kas ir paredzēts deputātiem, kaut arī konkrētiem deputātiem. Jo ir bijis pat gadījumi tādi, kad ir norādīts tas iesniegums deputātiem, bet viņš līdz mums nav atnācis, bet ar, manuprāt, tur vairāku 100 parakstiem. Tur bija atceries, toreiz bija Malpulī pa tiem kapiem. Bija tā, ka pirms 2 gadiem tas bija aptuveni, bija tā, ka 400 cilvēku iesniegums tur bija par kapu pārvaldību tur. Un bija tā, ka mēs viņu vispār uzzinājām, ka viņš eksistē pēc pusgada. Tikai tāpēc, ka viens cilvēks mums pateica, ka tā, bet viņi bija norādījuši, ka ir jāinformē arī deputāti, bet deputātiem tas nebija vispār nodots. Un tad sanāk, kurš tad to nolēma, kad jums netiek klāt? Ka tā informācija nenonāk līdz jums, vai tā bija misunderstanding? Es neizteikšos, bet labi. Šajā gadījumā ir labāk. Man vienkārši interesanti ir, teiksim, kad ja es pats iesniedzu iesniegumu, es gribētu zināt. Tas iesniegums ir nepatīkams, tad šeit visiem skaidrs, ka viņš tā kā nav pozitīvs, viņš nepatīkams, tad šeit visiem skaidrs, kāpēc viņš nenonāca līdz mums cilvēku rezultātā. Tev jau ir administratīvā procesa likums, jebkurā gadījumā, kad tev ir uz iesniegumu jāatbild, un līdz ar to viņi atbild jau kaut kādas nodrošinās, jebkurā gadījumā. Plus vēl ir pašvaldību likumā jaunajā ir šis kolektīvais iesniegums, tur ir atsevišķa kārtība, kā to izskata. Un to mēs atkal pieredzējām Lēdurgas gadījumā, kur cilvēki bija ļoti labi norēģējuši par skolu, kad Lēdurgas šie cilvēki visi vienojās kopīgā iesniegumā, un tad gan, un More arī bija Moras skola, un tad gan bija tā, ka tas viss gāja, tiešām mēs visu procesu redzējām, jo viņš bija nodefinēts pēc likuma kā kolektīvais iesniegums. Bet tas bija atkal šī 2024. gada pavasars vasara, tad jau, kad mēs jau bijām pozīcijā atkal tādā veidā. Šeit aizrunājamies par iesniegumiem. Es kā Siguldas novada iedzīvotājs esmu nolēmis kaut ko mainīt, es iesniedzu, vai ir svarīgi, cik cilvēku tur apakšā parakstās, ja tas ir tikai mana vienīgā sāpe, un vai pēc tā kaut kā vērtē pašvaldībā. Skatās. Vai pielīdzina, teiksim, ja ir 2 vienādi iesniegumi, vai viņus tā kā liek kopā, vai mēģina izskatīt katru atsevišķi? Zin kā, tur ir arī triki, jo vienkārši es vienkārši zinu iesniegumus, kas nav nonākuši līdz izglītības komitejai. Es viņus zinu, kur tie ir, ka man cilvēki paši ir pateikuši. Kāpēc viņš nav nonācis? Es tev nevaru pateikt. Būtībā nebūtu jābūt svarīgi, vai tas ir 1 vai 100 cilvēki. Viņiem visiem būtu jānonāk. Jo mana normālā pieredze, kas bija Krimūlas nodā, ka mēs visus iesniegumus komitejā izskatījām. Tas bija tā bija. Es saprotu, ka, piemēram, tad deputātam un visiem darbiniekiem tur laiks paildzinās pa kaut kādām, es nezinu, 2-3 stundām komitejā, bet tas ir tikai normāli. Un savukārt jautājums, vai jūs esat dzirdējuši gadījumus, kad nenonāk, bet novada administrācija ir atbildējusi, kāpēc nenonāk. Es nezinu, juridiski nekorekti sastādīts vai nav. Nē, tāda gadījuma īstenībā nav bijuši. Man liekas, nav tāda. Es 2024. gadā sūtīju ar 140 parakstiem iesniegumu. Es nezinu, jūs kādā komitejā redzējāt, sasniedzāt, mans iesniegums sasniedz jūs ar 140 parakstiem? Nav bijis. Tas tikai parāda. Es 24. gadā līdz 20 iesniegumiem uzrakstīju mūsu novada pašvaldībai saistībā ar to, kā tu minēji, ar sporta problēmām mūsu novadā. Bet tev ir bijusi atbilde? Protams, atbildes ir. Es tur vairākas sarakstus. Es saku, ja es stādies priekšā, tur virs 20 iesniegumi, tas nozīmē visu 24. gadu es vienkārši iesniegums esmu rakstījis. Pamatā 24. gada sākumā es sapratu to, ka iesniegumu rakstīšana ir, tu raksti, bet tu saņem vienkārši atrakstīšanos. Neviens nevēlās risināt to tavu problēmu. Un ja tu esi tāds aktīvāks, tu raksti vēlreiz, bet pamatā viņa atbild tev profesionāli, jau ar likumiskiem pantiem, ja tu esi kā parasts iedzīvotājs, tu jau esi iedzīts strupceļā, lai algotu sev juristi, lai viņš tev palīdzētu virzīt to tavu interesi tālāk. Tā kā, pamatā es pēc tam sapratu, es ar katru iesniegumu sāku mācīties,
Un es sapratu to, ka ir jāvirza jau, kā jūs minējāt, kad jāvirza tā kā uz komitejām, lai tā kā nonāktu pie deputātiem tas viss. Un kā es pēc tam arī pats sapratu, man arī aicināja uz tikšanām, es sapratu, ka daudz kas nemaz neaiziet, un jūs nemaz pārējie neuzzināt, kādas ir problēmas tādā novadā, jo iekšējie struktūra vienības darbinieki savu interešu vadīti nemaz neļauj tam visam izplūst plašākā mērogā. Jo mazāk cilvēki zina, jo labāk. Zina, kā labāks miegs pārējiem. Tas izklausās ļoti slikti. Jā, vai mēs varam... Kāds tas stulbi tas ir, ka iedzīvotājs grib kaut ko mainīt, viņš grib kaut ko uzlabot. Jā, skaidrība kaut kāda. Rast, jā, tieši tā ir kaut kāda skaidrība, bet beigās tu sanāk tā, ka tu raksti, nekāda jēga no tā nav. Jā, tu cīnies tādām veidzinībām, tu nepanāc sev vēlamo rezultātu. Vai arī kaut kādu skaidrību visām. Stāties priekšā visu 24. gadu, es tur esmu ar iesniegumiem cīnījies, un man ir bijušas 2 tikšanās, varbūt 3, es tikai tā neatcerēšos precīzi. Un tu tenīs tikšanās arī nenonāc pie tā gala rezultātu, jo saprot, ka ir tā kā ir, un vienkārši jāsamierinās. Tas, kas, protams, mums ir, saprotam, mēs neesam utopisti un saprotam, ka visas vēlmes nevar apstiprināt, bet tas, ko mēs gribam saprast šajā sarunās, kas šajos procesos ir neskaidri, nesaprotami, mūsuprāt nepieņemam un pat vēl smagāk ārpus likuma, ko mēs droši vien nākošajās savās sarunu ciklos definēsim kā mūsu veicamos darbus, ko mēs tiešām gribam mainīt. Labi. Neliels ieskats un nedaudz skaidrāk mums tapa par Siguldas novada struktūru, uzbūvi un kā tas viss notiek. Varbūt jums ir kaut kādi jautājumi? Man būs jautājums drīzāk par to, teiksim, augšu struktūru, domu struktūru mēs sapratām, jā, bet, teiksim, tas novads ir ļoti liels, vai ir kāds, kas, kā pasaka, uzskaita, cik ir tā kā sporta centri, kultūras centri, kas tur viss notiek, tā kā... Kas ir, es drīzāk domāju to, kā ir par katru to iepriekš jau tur bija pagastos, katrā pagastā bija tas pagastvecs pa vecam. Tagad kā tas tiek strukturēts, teiksim? Nē, ja tev ir jautājums, piemēram, par to, kas ir, piemēram, tās struktūra vienības, piemēram, mums ir tās, piemēram, sporta zāles, piemēram, vai 4 baseini mums ir. Tas viss iet zem izglītības sporta tās pārvaldes, tā kā viņi visu to zina, bet pamat problēma, kur tu skāri, tas vairāk skar pagastus, kas ir mūsu pašreizējās teritorijās pārvaldes. Tur katrā teritorijā ir, piemēram, mums ir Krimuldas un Lēdurgas pagasti ir viens pārvaldnieks, un viņam nav ne funkcijas, ne budžets. Un ko viņš reāli ikdienā var izdarīt ar savu, viņš var reāli nokonsultēt tevi. Bet vai mums vajag konsultantu, vai mums vajag normālu komandu, kas, piemēram, kas darbojās, piemēram, šajos 2 pagastos, kas zina šo te, kas tur notiek. Jo, piemēram, ja man tagad zvana un saka, Lēdurgā, zini, atbrauca jūsu Siguldas firmu nepareizo taciņu notīrīja, kur vispār cilvēki neiet, tad tas nav ok. Tas nozīmē, ka mūsu pakalpojums nav pietiekami labā līmenī. Tas nozīmē, ka tā ir jāstiprina tās pagastu pārvaldes. Tā to es redzu. Strukturētība. Jā. Drīzāk atbildību nodalīšana, ka katrā vietā jābūt cilvēkam, kas ir atbildīgs par kaut kādām konkrētām lietām. Nevis, teiksim, viss notiek Siguldā, bet arī apkārt. Šobrīd ir tā, ka, ja teorijā ir ļoti labi, ka tu teritorijas centralizē, tad es tomēr redzu, ka mums bišķi jāiet lejā uz decentralizāciju, ka mums tās funkcijas bišķi jānodod lejā uz pagastiem. Tagad ir arī Siguldas pilsētas pārvalde, arī uz Siguldas pilsētas pārvalde, jo tu pats labi zini, cik Siguldā kā pa ceļiem sūdzās un vispārējo. Līdz ar to būtu labāk, ka tās funkcijas tā kā bišķi tomēr aiziet uz decentralizāciju. Man arī viens jautājums. Jā. Es zinu, ka katram jautājumu. Es bišku vienkārši to visu apsmadzeņoju un par tiem pašiem iesniegumiem, balstoties, kas jums tur daudzas rakstīs, man jautājums par to tēmu ir, šajā gadījumā, ja man ir sasāpējusies sirds kā iedzīvotājiem, es rakstu iesniegumu tur par savu interesējošo tēmu, šajā gadījumā es rakstu par sportu,
Un es uzrakstu šo sāpīgo tēmu, nosūtu pašvaldībai, adresēju to, nezinu, novada domas deputātiem vai konkrētam novada domas deputātam, kas ir atbildīgs par izglītību šai gadījumā, apskatoties to visu mājaslapā. Un kāpēc es saņemu atbildi no attiecīgās no sporta pārvaldes? Ja? Tā kā viņi ir tā kā atbildīgā puse, bet es tā kā, piemēram, šajā gadījumā varētu izrādīt kaut kādu, kā būtu pareizāk teikt, izrādīt kaut kādu neusticību attiecīgai struktūra vienībai. Kāpēc man šī struktūra vienība, kurai es izrādu neusticību, kāpēc viņi man atbild? Kāpēc neatbild tas konkrētais deputāts? Kāpēc neiesaistās pati pašvaldība? Es tikai piemitināšu, vai nešķiet, ka tur varētu būt kaut kāds tāds tā kā interešu konflikts, jo, adresāts. Vai jūs zinat kaut ko tādu? Un, protams, varbūt, ka arī jūs nemaz nezināt. Lai es īsti tagad domāju, tu esi tā kā adresējis deputātiem? Jā, es adresēju deputātiem, bet beigās sanāk tā, ka man atbild tā kā sporta pārvaldes darbinieki, jā. Bet deputāts pēc tam parakstās, viņš ir palūdzis bez mazait sporta pārvaldes. Man bija vairākas situācijas. Es rakstu, izrādu neusticību konkrētam cilvēkam, izglītības, ka viņš tur liekas, kad veido interešu konfliktu, un beigās tas pats cilvēks man atraksta atpakaļ vēstuli. Un kas tāds ir? Saprotu to joku, ja? Bet man ir vairākas tādas pozīcijas, tā ir tikai viena, ko es ieminējos, un ir cita pozīcija, kas veido tieši tādu pašu situāciju. Es rakstu, varbūt nevis neizsaku neusticību, bet es vienkārši netieku galā jau ar sporta pārvaldes vadību vai viņu vietniekiem, un es rakstu, tā kā vēršos pie deputātiem, jo kas ir augstāk stāvoši cilvēku novadā, ar jautājumu, lai izskatāt šo situāciju. Un beigās tāpat tas mans iesniegums nonāk pie attiecīgās struktūra vienības. Un atkal tā struktūra vienība. Tavs iesniegums, teikšu godīgi, es neesmu redzējis, līdz mums viņi vismaz nav nonākuši. Bet ir jau tā, ka tie darbinieki var atrakstās kaut kādu noteikumu un likumu ietvaros, kas ir pašvaldības kaut kādi saistošie noteikumi un vispārīgi. Tā situācija ir tāda, respektīvi, ja tu atsūti man kā deputātam, ja es viņu tiešām ieraugu, šajā gadījumā es tavs iesniegums neesmu redzējis. Ja tu atsūtītu man, es par viņās informētu, es virzos uz komiteju, es saku komitejas priekšsēdētājiem, mums ir šis jautājums jāizskata. Piemēram, bet to atbildi varētu būt, ka sagatavo šī te pārvalde saskaņā ar to, ko mēs komitejā esam lēmuši, jo es pārstāvu institūciju, respektīvi Siguldas novada domi. Es neesmu tāds, kā var teikt, kaut kur gaisā pakarināts, ka es varu vienkārši brīvi. Zini, te, Andrija, es uzskatu, te viss galīgi garām, viss tur. Jābūt kompetenci. Jā. Es domāju, šeit mēs varētu likt daudz punkti. Mēs saprotam, ka jautājumi ir ļoti daudz, un, manuprāt, šī saruna ir ļoti, ļoti interesanta. Mēs iesākām, un es iesāku ar to, ka mēs tiksim līdz budžetam. Mēs pat nepietuvojāmies budžetam, tikai tāpēc, lai, ja mēs gribam saprast, kā veidojas budžets, mums ir jāsaprot, no kā veidojas šī Siguldas novads un vispār mūsu dzīve. Es domāju, ka mēs pie šīs sarunas vēl atgriezīsimies ar citiem jautājumiem. Šoreiz paldies! Paldies! Čau!